Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā Jēzus Kristus varenajā vārdā. Un mēs nododam šo brīnišķīgo dienu, ko Tu esi radījis, Tēvs. Mēs to nododam Tavās rokās. Mēs nododam šo brīnišķīgo dievkalpojumu, kuru Tu esi veidojis, kungs. Mēs to nododam pilnībā Tavā ziņā, pilnībā Tavā pāraudzībā. Kungs, Jēzus, šis ir Tavs dievkalpojums. Tas nav mūsu dievkalpojums, tas ir Tavs dievkalpojums. Un mēs šeit esam tāpēc, lai klausītu Tevi. Mēs šeit esam tāpēc, lai kalpotu Tev. Mēs šeit esam tāpēc, lai iepazītu un pagodinātu Tavu vārdu, kungs. Tāpēc viss gods un visa slava mūžīgi mūžos ir tikai un vienīgi Tev, kungs, Jēzu. Tu esi ķēniņš, Tu esi kungu kungs. Tu esi mūsu pestītājs, Tu esi mūsu glābējs. Tu esi mūsu cerība, Tu esi mūsu iepriec un Tu esi mūsu mīlestība. Halleluja, slāv Tev, Dievs. Mēs slavējam Tavu vārdu. Kungs, Tu esi laipni aicināts šajā vietā pārņemt un vadīt, kā Tu vēlies, kungs. Viss gods un viss slava ir Tev. No savas puses mēs atveram savas sirdis Tev. Mēs atveram savas sirdis Tev un Tavam vārdam, kungs. Mēs atveram savu prātu Tev. Mēs atveram savus acis, lai ieraudzītu Tavu patiesību. Tavus ausis, lai sadzirdētu Tavu vārdu. Mēs atveram savu prātu, lai izprastu un savu sirdi, lai paturētu Tavu vārdu. Un lai nestu augļus, kungs, lai Tavs vārds tiktu pagodināts. Katrā lietā, ko mēs darām, katrā vārdā, ko mēs darām. Katrā lietā, kungs, lai tiktu pagodināts Tu un Tavs vārds, un lai mūsu dzīves nebūtu tādas, kādas tās ir bijušas, bet lai tās mainītos. Un lai mēs varētu teikt, ka mēs dzīvojam no spēka uz spēku, no ticības uz ticību un no patiesības uz patiesību. Un Tavs vārds ir vienīgā patiesība, kas atbrīvo. Jēzus varenajā vārdā, viss gods un viss slava ir Tev. Mans mīļais svētais gars, es laipni aicinu, lai Tu pieskaries katram cilvēkam šajā vietā. Lai Tu vadi šo dievkalpojumu un pieskaries katram cilvēkam šajā vietā. Dodot personīgu atziņu, uzrunājot un aicinot aizvien dziļākās un personīgākās attiecībās ar Tevi. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen. Gods un slāva Tev, kungs. Amen. Slāva Tev, Dievs. Halleluja. Mums ir varens Dievs. Amen. Mums ir varens Dievs. Ziniet, Jāņa evaņģēlijā. Mēs šodien uzreiz ķersimies klāt. Jāņa evaņģēlijā, 15. nodaļa. Tā ir ļoti, ļoti, ļoti pazīstama nodaļa. Šeit ir stāsts par vīna koku. Jēzus ir vīna koks, mēs esam zari, mēs visi esam daudzreiz dzirdējuši šo stāstu. Tie, kas vakar bija pie Nātana, vakar dzirdēju šo stāstu pie Nātana. Es nedaudz savādākā veidā gribu par viņu parunāt šodien. Īstenībā izdarīsim tā, tiem, kam ir bībeles, ja? Atvērsim un es vienkārši lasīšu un nolasīsim kopā, ja, šo raksturvietu. Jo ir svarīgi, ka mēs ne tikai dzirdam Dieva vārdu, bet ka mēs arī redzam Dieva vārdu. Amen? Un šoreiz es gribu, lai mēs nolasam un lai mēs gan dzirdētu, gan redzētu Dieva vārdu. Un tālāk mēs arī par to runāsim. Ja esat atvēruši, pasakiet amen. 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 Es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas vēl jau vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja jūs nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, un jūs esat tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieku nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars ir izmetams ārā, tas sakalst, to savāc iemet ugunī, un tas sadeg. Ja jūs paliekat manī, un ja mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt visu, ko jūs gribat, un tas jums notiks. Tie, kas lasa līdzi, ievērojāt, ka es tikko kā izlasīju vienu vārdu, kurš šeit nav rakstīts. Ja? Es izlasīju, jūs varēsiet lūgt visu, ko jūs gribat, un tas jums notiks, bet šeit nav izmantots vārds visu. Šeit ir teikts, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Es paskaidrošu, kāpēc es izlasīju šo vārdu visu, ko jūs gribat. Paskatieties uz 16. panta beigām. Šeit ir teikts, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūgsiet manā vārdā, viņš jums dos. Amen? Tāpēc es atļāvos izlasīt šo vārdu visu, lai tas būtu skaidrāk. Jūs varēsiet lūgt visu, ko gribat, un tas jums notiks. Uz to mums ir ļoti daudz citas raksturvietas, starp citu arī, ja? Ar to mans 8. pants, ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Kā tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā.
Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības kā šī, ja kas savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprota, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no savu tēvu, es jums esmu darījis zināt. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Un es jūs esmu nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus. Un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūgsiet manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir man pavēle, lai jūs citu mīlētu. Halleluja! Šī ir brīnišķīga raksturvieta, šī ir brīnišķīga nodaļa, un šis ir brīnišķīgs stāsts. Un ja mēs dažos vārdos, vienā teikumā gribētu pateikt to, kas šeit ir rakstīts, tad šeit ir rakstīts tas, ka Jēzus Kristus ir vīna koks. Mēs esam zari. Un tajā mirklī, kad mēs esam saistīti ar viņu, mūsu dzīve nes augļus, un šie augļi pagodina Dievu tēvu. Faktiski tas ir tas, kas šeit ir rakstīts. Mums ir jābūt saistītiem ar Jēzu Kristu. Un tajā mirklī, kad mēs esam saistīti ar viņu, tad caur viņu, no viņa, caur mums dzīvē parādās augļi. Un šie augļi nav domāti tāpēc, lai mēs varētu teikt, paskaties, kādi man ir augļi. Mani augļi ir labāki nekā tavi augļi. Šie augļi nav domāti arī tāpēc, lai es vienkārši pats priecātos par to, cik daudz man ir augļi. Lai es salīdzinātos ar kādu citu, vai man ir mazāk, un es slikti jūtos, jo tev ir vairāk augļi nekā man. Vai arī man ir vairāk, un es esmu priecīgs, un es saku, redzi, man ir labākas attiecības ar Dievu nekā tev. Jo augļi taču nāk no Dieva, vai ne? Tad man ir labākas attiecības ar Dievu. Es esmu mīļāks Dievam. Nē, tas nav iemesls, kāpēc ir dota augļi. Augļi ir doti tāpēc, lai pagodinātu Dievu. Dievs tiek pagodināts mirklī, kur mēs lasām. 8. pants, ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļus. Daudz augļus. Es esmu sastapis cilvēkus, kristiešus, kuri man saka, es negribu būt iedomīgs. Es negribu būt iedomīgs. Ja man būs manā dzīvē daudz augļu, es varētu kļūt iedomīgs. Paga. Kas šeit ir rakstīts? Tēvs tiek pagodināts tad, kad jūs nesat daudz augļus. Tad skaties, mans mīļais draugs, ko dara vēlns? Vēlns ir nācis, lai zaktu, nogalinātu un nomaitātu. Nozaktu Dieva vārdu pirmām kārtām. Līdzībā par sējiem mēs lasām. Tikko kā sēkla ir sēta, vēlns nāk momentāli, lai nozaktu šo vārdu. Lai nozaktu šo sēklu. Vēlns grib panākt to, lai tai vietā, kamēr tu kalpotu Dievam, lai tai vietā, lai tu kalpotu Dievam, tu patiesībā domātu, ka tas, ko Dievs no tevis sagaida, ir kaut kas tāds, kas tevi izmainīs un padarīs nepieejam Dievam, kas tevi izmainīs un sabojās. Redzi, ja mums ir pareiza attieksme pret augļu nešanu, mēs zinām un saprotam, augļi pagodina Dievu. Augļi pagodina. Un es nepiekusīšu to atkārtot. Augļi pagodina Dievu. Problēma rodās tad, kad mēs paņemam kaut ko tādu, kas ir paredzēts, lai pagodinātu Dievu, un sākam to nepareizi izmantot. Tad ir problēma. Vai mašīna ir laba vai slikta lieta? Nekāda, ļoti laba. Laba, ļoti laba, bet kā viņu izmanto? Jautājums ir, kā viņu izmanto. Ja cilvēks ir piedzēries, apsēžās pie stūres un brauc ar 200 km/h pa Jūrmales šosei, es nevaru piekrist, ka mašīna ir laba lieta. Jo viņi var nodarīt ļoti daudz skādas un zaudējumu. Ja? Mašīna pati nevar. Jā, vadītājs. Bet redz, kas ir? Te ir tā situācija. Ja mēs paņemam to, kas ir sākotnēji paredzēts labam nolūkam, jo mašīna ir paredzēta labam nolūkam. Amen? Bet ja mēs to nepareizi izmantojam, ja mēs to pārprotam, tad tas var radīt problēmas. Līdzīgi ir ar augļu nešanu. Ir situācijas, kurās cilvēki nodarījuši ir sev un citiem skādi vai zaudējumus vai problēmas, jo viņi ir tai vietā, lai augļus izmantotu pareizi, pagodinātu Dievu ar šiem augļiem, ir sākuši pagodināt sevi.
Jā, un tas noved pie problēmām. Tāpēc mums ir jāzina, augļi pagodina Dievu. Slavu Tev, kungs, es nebiju plānojis iet šajā virzienā, bet ja mēs par to runājam, skatieties, Efeziešiem 2:9 stāv rakstīts. Tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. 10. pāns. Mēs esam radīti, jūs esat radīti Jēzu Kristu labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš ir sagatavojis, lai jūs tajos dzīvot. Tāpēc, tad, kad tavā dzīvē ir augļi, tev nav pamata lielīties. Tev nav pamata teikt, redzi, manā dzīvē ir augļi. Tam nav nekāda sakara ar tevi. Tam nav nekāda sakara ar tevi. Tā ir Dieva žēlastība un viss gods iet Dievam. Viss gods iet Dievam. Amen. Slavu Dievs. Gods un slavu Tev, kungs. Mums ir jāuzdod šis jautājums. Lasot šo nodaļu, mēs redzam tātad vīna koks, mēs esam zari. Ja mēs paliekam pie vīna koka, mēs nesam augļus un Dievs tiek pagodināts. Bet mums ir jāuzdod šis jautājums. Manā skatījumā mums ir jāuzdod šis jautājums. Ko nozīmē palikt Jēzu? Tāpēc, ka kur mēs lasām 7. pantā. Ja jūs paliekat manī, un ja mani vārdi paliek jūsos, tad jūs, tas ir nosacījums. Tas ir nosacījums. Ja jūs paliekat mani, un ja mani vārdi paliek jūsos, tad jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks, un ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļus un topat par maniem mācekļiem. Šeit mums ir nedaudz jāapstājās. Ja mēs neuzmanīgi paskatīsimies, mēs varam atdalīt šīs divas lietas viena no otras. Netīšām. Mēs varam lasīt, un mēs varam ieraudzīt it kā divas atšķirīgas lietas, lai gan tā ir viena un tā pati lieta. Mēs varam lasīt un redzēt, ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Mūsu gadījumā šeit ir ielikts punkts. Un tālāk sākās 8. nākamais pāns. Bet oriģināla valodā neeksistē šie punkti, šīs pieturzīmes un šie pānti. Viņi tur nav. Grieķu valodā vispār nav pieturzīmes, tā ir valodas īpatnība. Viņiem neeksistē pieturzīmes. Un oriģinālā tas viss ir viens teksts. Tāpēc šis punkts mums ļauj neapzināti apstāties šajā vietā un uztvert tālāko domu kā jaunu teikumu. Bet tas nav tas, kas šeit ir rakstīts oriģinālā. Skatieties, kas šeit ir teikts. Jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļus un topat par maniem mācekļiem. Es gribu pateikt to, ka šīs divas lietas jūs varat lūgt, ko gribat, un jūs nesīsiet daudz augļus, ir cieši saistīti viena ar otru. Redzi, tās nav divas dažādas lietas. Tajā mirklī, kad tu paliec Jēzu Kristu, un Jēzus vārdi paliek tevi, tu vari lūgt, ko gribi, un tajā mirklī, kad tu to saņem, tad tie arī ir augļi, kuri pagodina Dievu. Jo tu to esi saņēmis ticībā. Un taisnais Habakuka 2.4 dzīvos no ticības. Ebrejiem 11.6 ir teikts, bez ticības nevar patikt Dievam. Jo tiem, kas pie Dieva nāk vai vēršas, viņiem nākas ticēt, ka Dievs ir un ka viņš atmaksā tiem, kas viņu cītīgi meklē. Slavu Tev, kungs! Un tāpēc šajā vietā, kad tu esi Jēzu un Jēzus vārdi vai Dieva vārdi ir tevi, tu vari lūgt visu, ko tu gribi. Un tavi lūgumi ir tīri un šķīsti. Kāpēc? Jo Jēzus ir tevi. Amen. Kā gan no viena avota var nākt rūgts ūdens un salds ūdens? Tā Jēzus teica. Kā gan mēs varam ar vienu un to pašu muti svētīt un nolādēt? Kā gan, ja Jēzus ir mūsos, Jēzus vārdi ir mūsos, un ja mēs esam Jēzu, kā gan mūsu lūgumi varētu būt netīri un nešķīsti? Tāpēc, kad mēs lūdzam tīrus lūgumus, jo Jēzus vārdi ir mūsos, un mēs esam Jēzu, tad tajā mirklī, kad mēs to saņemam, tie ir augļi, kas pagodina Dievu. Es gribu nedaudz parunāt par šo jautājumu. Kā jūs domājat, kas ir tie augļi, kas pagodina Dievu? Es precizēšu šo jautājumu. Paņemsim ticīgu cilvēku, un mēs redzam, ka viņa dzīvē ir augļi. Kā mēs varam zināt, vai šie augļi, kas tie ir par augļiem, kuri pagodina Dievu? Kā jūs domājat? Lai mēs skatītos uz cilvēku un redzētu, un varētu teikt, viņa dzīve pagodina Dievu. Kādi ir šie augļi? Vienkārši varbūt ir minējumi. Godīgs, paties,
Ļoti labi. Spējīgs, nevis spējīgs, bet tas, kas jau atbrīvojās no atkarībām. Godīgs, patiesi atbrīvojās no atkarībām. Ļoti labi. Žēlsirdīgs. Es domāju, pazemīgs, lēnīgs. Es domāju, mēs varam likt klāt mīlošs, mīlestībā staigā. Ja? Amen. Ļoti pareizi. Tās ir lietas, kuras pagodina Tēvu. Bet iesim nedaudz tālāk. Paskatīsimies nedaudz, kā to pareizi pasaka. Sadzīviskāk paskatīsimies uz šo lietu. Nedaudz sadzīviskāk. Ja tev ir laba ģimene, Dieva svētīta ģimene, vai tie ir augļi, kas pagodina Dievu? Jā. Amen. Ja tev ir bērni, kuri mīl to kungu, kuri ciena savus vecākus, kuri ir par sveti, un kad kaimiņi nāk un skatās un saka, cik jums ir brīnišķīgi bērni. Vai tas pagodina Dievu, ja tu esi ticīgais? Amen. Ja tev dzīvē viss ir savests kārtībā, ja tu esi nodrošināts finansiāli, ja tu esi vesels, ja tu esi laimīgs, ja tu esi priecīgs, un tu esi Dieva cilvēks un visi to zina, vai tas pagodina Dievu? Amen. Redziet, amen. Un šīs ir tās lietas, kuras pagodina Dievu tikpat ļoti lielā pakāpē, kā pirmās lietas, ko mēs nosaucām. Kā mīlestība, lēnprātība un visas pārējās lietas. Bet ziniet, kur ir interesanta lieta? Ir gandrīz vai visi kristieši nosauks šīs pirmās gara dāmās, teiksim tā. Ja? Bet tālāk, kad lieta aiziet līdz personīgam līmenim, bieži vien šeit cilvēki apstājās. Un viņi nav tik ļoti pārliecināti par to, vai arī šīs personīgā līmeņa svētības ir tās, kas iepriecina un pagodina Dievu. Bet es jums gribu kaut ko pateikt, Jāņa 10.10. 2. panta daļa. Stāv rakstīts, es esmu labi, viss pants. Zaglis nāk, lai zaktu, nogalinātu un nomaitātu, bet es esmu nācis. Kāpēc? Lai jums būtu dzīvība un dzīvība pārpilnība. Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvība pārpilnība. Es gribu bišķi paskaidrot, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka Jēzus saka, kāpēc es esmu atnācis, vēl cita raksturvieta. Viņš saka, es esmu nācis, lai iznīcinātu vēlna darbus. Kas ir vēlna darbi? Tātad mēs jau zinām, zakšana, nogalināšana un nomaitāšana. Amen. Es esmu atnācis, lai iznīcinātu vēlna darbus. Mūzes 5. grāmata, 28. nodaļa. Tur ir aprakstīta svētība un lāsts. Tur viņi ir sadalīti divās daļās šī nodaļa. Ir svētības nodaļa un ir lāsta nodaļa. Tur ir uzskaitīts viss, kas ir zem svētības, un ir uzskaitīts viss, kas ir zem lāsta. Zem lāsta stāv, ja mēs šobrīd runājam par personīgā līmeņa svētību vai augļu nešanu personīgā līmeņa, tad zem svētības ir parādīts. Es pateikšu savādāk, zem lāsta ir parādīts, ka stāv trūkums. Bībele saka, nabadzīgu cilvēku iznīcina viņa nabadzību. Trūkums ir zem lāsta. Tālāk mēs lasām, ka zem lāsta ir slimības. 61. pants, Mūzes 5. nodaļa, Mūzes 5. grāmata, 28. nodaļa, 61. pants. Ir teikts, visas slimības, kuras pat nav ierakstītas šajā grāmatā, ir zem lāsta. Vai tās būtu iesnas, vai tās būtu galvas sāpes, vai tās būtu slikti. Vienalga, man ir pilnīgi vienalga, jebkura slimība ir zem lāsta. Jēzus Kristus atnāca, lai ko izdarītu? Iznīcinātu vēlna darbus. Amen, tā ir labā vēsts, vai ne? Slavu to Dievu. Mēs sludinām labu vēsti. Halleluja. Galatiešiem 3.13 paskatieties. Galatiešiem 3.13 stāv rakstīts. Jēzus Kristus mums ir atbrīvojis vai atpircis vai izpircis no bauslības lāsta, jo stāv rakstīts, nolādēts ik katrs, kas karājas pie koka. Tas ir tas bauslības lāsts, kas ir Mūzes 5. grāmatas 28. nodaļā. Viņš mūs ir atnācis un izpircis un atbrīvojis no viņa. Pats uzņemdams šo lāstu uz sevi. Lai tev nebūtu jāmirst, lai tev nebūtu jāiet iekšā pazušanā mūžīgajā, lai tev nebūtu jāslimo, lai tev nebūtu jāpārdzīvo zaudējumu. Un zini, reizēm būs zaudējumi tavā dzīvē arī. Bet tad, kad būs zaudējumi tavā dzīvē, tad Jēzus Kristus ir mūsu mierinātājs. Amen. Un tālāk 14. pants, Galatiešiem 3.14 stāv rakstīts, lai Ābrahāma svētība nāktu pār pagāniem, citiem vārdiem sakot, tiem, kas nav jūdi, nejūdiem, tiem, kuriem nav derības ar Dievu, šīs vecās derības, lai pār šiem cilvēkiem nāktu Ābrahāma svētība, tā ka ticībā viņi saņemtu garu apsolījumu. Amen.
Tātad, lūk, tas, kas ir pateikts šajos raksturvietās, ir tas, ka Jēzus Kristus tevi ir atbrīvojis no lāsta un ievedis tevi iekšā svētībā. Personīgā, tai skaitā, personīgā līmeņa svētībā. Halleluja! Un tie ir augļi, kas pagodina Dievu. Tie ir augļi, kas pagodina Dievu. Tā kunga prieks ir tavs stiprais patvērums, Bībelē tā rakstīts. Tā kunga prieks ir tavs spēks, citu tulkojumu saka. Šis vārds no ebreju valodas tulkojās gan kā stiprs patvērums, gan kā spēks. Tā kunga prieks. Tad, kad Dievs ir priecīgs, tad tas ir spēks priekš tevis. Tad, kad Dievs ir priecīgs, tad tas ir spēks. Bet kā Dievs priecājās? Kas Bībelē teica? Dievs ir mūsu tēvs. Amen. Jūs, kas esat tēvi vai arī mātes, kad jūs priecājaties visvairāk, kad jūsu bērni ir labi, kad jūsu bērni ir laimīgi, kad jūsu bērni ir veseli, kad jūsu bērni ir svētīgi, kad jūsu bērni ir priekpilni. Amen. Tēvs skatās uz saviem bērniem, un viņš meklē prieku. Saprotiet man pareizi, Dievs, es jūtu, ka vajag nedaudz par to parunāt. Dieva laime nav atkarīga no mums, viņš ir pašpietiekams. Saprotiet man pareizi. Un tomēr Dievs izvēlējās mūs radīt kā savus bērnus. Un ņemot vērā to, ka viņš mūs ir radījis, tad mēs sagādājam viņam prieku. Es to saku tikai tāpēc, ka mums cilvēcīgi trūkst vārdu, lai to pareizāk izskaidrotu. Bet izmantojot vārdus, kas mums ir doti, teiksim tā, Dievs iegūst šo prieku tad, kad mēs esam laimīgi, jo mēs esam viņa bērni. Bet šim priekam ir vēl viena ļoti svarīga nianse. Šim priekam ir jābūt tādam, kurš nāk no viņa. Šim priekam ir jānāk no viņa, lai mēs viņu iepriecinātu. Jo ir prieks, kas ir grēcīgs. Saprotiet man pareizi. Ir prieks, kurš ir grēcīgs. Ir prieks, kurš nesagādā Dievam prieku. Tas ir prieks, kurš ir miesīgs, īslaicīgs, kuru mēs paši ir cilvēks, kas ir nākamās. Es nezinu, kā tas ir, bet es pieņemu, ka viņš gūst prieku īslaicīgi. Vēlnišķīgu prieku. Ja? Ir dažādi veidi, kā tu vari iegūt kaut kādu, es pat to nesaucu par prieku, to saucu par baudu. Ja? Bet tas nav veids, ko Dievs ir paredzējis. Tāpēc nepārpratīsim. Mums ir jāiegūst prieks no Dieva. Un katra dāvana, ko dod Dievs, ir tīra, šķīsta un perfekta. Amen. Tāpēc mēs vēl joprojām neesam aizgājuši prom un nekad neaiziesim prom no šķīstības un tīrības. Personīgā līmeņa svētības nav un nevar aizvest cilvēku prom no šķīstības, no tīrības un no dievbijības. Amen. Gods un slāv tev, kungs. Amen. Tad ko nozīmē palikt Jēzu Kristu? Jo viņš saka, ja jūs paliksiet manim, un ja mani vārdi paliks jūsos. Ir ļoti daudz un dažādi veidi, kā būt sadraudzībā ar Jēzu Kristu. Eksistē ļoti daudz un dažādi veidi, kā būt sadraudzībā ar Jēzu Kristu. Bet saprotiet man pareizi, Dievs ir paredzējis zināmus konkrētus veidus priekš mums šajā konkrētajā mirklī, kur ir paredzēti priekš mums tieši tagad, tieši šajā mirklī, tieši šajā konkrētajā situācijā. Tie ir veidi, kas mums ir pieejami. Un ir citi veidi, kur ir ļoti reti. Es zinu cilvēkus, un man jāsaka tā, es arī pats zināmā mērā tā esmu agrāk runājis. Es esmu teicis, kungs Jēzu, es gribu tevi ieraudzīt. Es ļoti gribētu, es arī tagad, es gribētu, lai es varētu ieraudzīt Jēzu Kristu, kurš apstātos šeit mūsu vidū tagad. Un mēs varētu ar viņu runāt. Un ziniet, ja tas tā būtu, es ļoti ātri aizietu un apsēstos tur. Un tālāk mēs ļautu viņam runāt. Un mēs uzdotu jautājumus, kā es to gribētu. Bet, ziniet, es nereizi neesmu tādā veidā viņu fiziski redzējis. Jā, es esmu dzirdējis viņu balsi. Jā, es esmu varbūt redzējis redzējumus, bet tieši tā fiziski es viņu neesmu redzējis līdz šim. Un tomēr es zinu, ka tas ir iespējams. Bet es gribētu redzēt. Vai ir kāds, kurš gribētu redzēt fiziski? Amen! Man pat nebija jāpabeidz teikums. Jā, bērns arī sev var uzrakstīt daudz ko virsū, mums ir jāpārbauda viss, ja? Bet skatieties, kas notiek. Tas ir veids, kurā, ja viņš šeit būtu fiziski, mēs varētu būt sadraudzībā ar viņu. Amen? Bet tas ir ļoti reti pieejams veids.
Ir vēl dažādi veidi. Ir cilvēki, kas saka, Dievs, ja es vien dzirdētu tavu balsi. O, kā daudz es to gribētu. Ja es dzirdētu tavu balsi. Nu, kurš ir dzirdējis dzirdamu balsi Dievu? Dzirdamu. Tā kā es tagad runāju, dzirdamu ar šīm ausīm. Es zinu cilvēkus, kas ir dzirdējuši. Ja? Bet parasti tā ir ļoti reta lieta. Un tomēr, vai tas nozīmē, ka mums nav iespēja būt sadraudzībā ar Dievu? Vai tas nozīmē, ka mums nav iespēja būt Jēzu Kristu? Jo Jēzus saka, ja jūs paliksiet mani, un ja mani vārdi paliks jūs. Amen, ko tas ir slavu tev, kungs. Paskatieties, lūdzu. 1. Jāņa vēstule. 1. Jāņa vēstule, 3. nodaļa. Pirmie 2 panti. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka mēs tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. 2. pants. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni. Tagad mēs esam Dieva bērni. Nevis pēc nāves. Tagad mēs esam Dieva bērni. Bet skaties, kas ir rakstīts tālāk. Tagad mēs esam Dieva bērni. Bet un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Oho! Vēl nav atklājies, kas mēs... Es biju domājis, Dieva bērni jau ir gana labi, vai ne? Bet vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi. Kāpēc? Jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Ziniet, ko tas man parāda? Tas man parāda to, ka mēs vēl neredzam Dievu tādu, kāds viņš ir. Tas man parāda to, ka mēs vēl neredzam Jēzu Kristu tādu, kāds viņš ir. Lai cik liela atziņa vai izpratne kādam no mums būtu par Jēzu, par Dievu, tā ir ierobežota, niecīga, maza izpratne. Jo kamēr mēs esam šajā miesā, un es parādīšu vēl raksturvietu, mums nevar būt pilnīga izpratne par viņu. Un tāpēc ļoti bieži veids, kurā mēs gribam viņu ieraudzīt, ir veids, kurš vēl nav paredzēts priekš mums šajā stadijā, kamēr mēs esam šeit. Jo mēs tikko lasījām, jo mēs viņu vēl neredzam tādu, kāds viņš ir. Bet pienāks diena, kad mēs viņu redzēsim tādu, kāds viņš ir. Pienāks diena, es teicu, kad mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Slāvu tev, Dievs. Pienāks šī diena, bet viņa nav vēl šeit. Viņa vēl nav šeit. Un tāpēc šodien es nevaru paļauties uz to, ka manas vienīgās attiecības ar Jēzu ir tās, kurās viņš fiziski atnāk šeit. Es nevaru paļauties uz to, ka manas vienīgās attiecības ar viņu ir tad, kad es dzirdu viņa balsi, kā šobrīd mēs šeit runājam. Ir daudzi veidi, kuri ir paredzēti, lai mums būtu sadraudzības savā starpā, bet es nevaru uz tiem paļauties šobrīd, jo vēl nav pienācis īstais mirklis. Ir svarīgi to saprast. Paskatieties tālāk. 1. Korintiešiem, 13. nodaļa. Mums patīk 13. nodaļa, vai ne? Slāpēties. 1. Korintiešiem, 13. nodaļa, 12. pants. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī. Bet tad, vai vēlāk, respektīvi, šeit, ja mēs pastīsimies, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad es atzīšu pilnīgi vai pilnībā, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība, šīs 3, bet lielākā no tām ir mīlestība. Respektīvi, Pāvils, cilvēks, kurš ir sarakstījis apmēram 2/3 no jaunās derības. Viņš saka šos vārdus. Es atzīstu tikai par daļai. Es atzīstu tikai par daļai. Mēs redzam mīklaini. Mēs redzam kā spoguli. Bet viņš saka, bet pienāks diena. Pēc tam vēlāk, kad es atzīšu pilnīgi. Pienāks diena, kad es redzēšu vaigu vaigā. Amen. Amen. Un ziniet, kas ir? Es redzu, ka ļoti bieži kristieši cenšas dzīvot tā, it kā viņi jau tagad redzētu vaigu vaigā. It kā viņi jau tagad atzītu pilnībā. Ja es kaut ko sludinu, tad es esmu atzinis šajā jautājumā pilnībā. Un tāpēc man ir taisnība. Un ja kāds nesludina tā kā es, tad viņam nav taisnība. Tā ir? Protams, ka tā nav. Tāpēc, ka mēs atzīstam pa daļai, mēs dažādos veidos kļūdamies un pieļaujam kļūdas. Amen. Ir viens, kas nepieļauj kļūdu. Dzīvā Dieva vārds. Šeit nav kļūdu. Ja?
Mūsu interpretācijas nav pilnīgas. Viņās ir savas nepilnības. Tāpēc viss ir jāpārbauda ar Dievu vārdu. Arī mani vārdi, ko es saku, viņi visi ir jāpārbauda ar Dievu vārdu. Es varu pieļaut kļūdu, bet šis vārds nekad nepieļaus kļūdas. Amen. Tāpēc Dieva vārds vienmēr stāv augstāk par sludinātāju. Dieva vārds stāv vienmēr augstāk par tavu mācītāju. Dieva vārds stāv vienmēr augstāk par jebkuru cilvēku, lai kas tas būtu. Pāvils saka, vai tie būtu mēs paši, vai tas būtu kāds cits cilvēks, vai tas būtu eņģelis no debesīm, bet ja viņš jums sludina citu evaņģēliju, lāsts pār viņu. Amen. Kāpēc viņš teica, vai tie būtu mēs? Kāpēc viņš teica, vai tie būtu mēs? Kāpēc viņš teica citi cilvēki? Kāpēc viņš teica eņģelis no debesīm? Tas nozīmē to, ka vēlns var izmantot, mēģināt izmantot jebkuru metodu, lai tikai tevi pieviltu. Bet Dieva vārds ir, paliek un vienmēr būs nemainīgs. Un vienmēr būs absolūtā patiesība. Amen. Tāpēc uzticēsimies viens otram, bet vēl vairāk uzticēsimies Dieva vārdam. Amen. Gods un slāva. Tāpēc ir metodes, kāpēc es to visu saku, jo ir metodes, kuras nav paredzētas šim konkrētajam mirklim, lai sazinātos ar Dievu. Ir metodes, kuras nav tieši šim konkrētajam mirklim, bet mums ir jāizmanto tās metodes, kas ir paredzētas tagad. Ziniet, mana mamma dzīvo Vācijā. Un ja es gribu ar viņu sazināties, tad man ir jāizmanto telefons. Vai internets, jā, vai kompjuters. Vienalga. Mūsdienās ir vairāki varianti. Ja? Bet, ziniet, es atceros laiku, kad man bija, es nezinu, cik es biju vēl jauns, pavisam bērns, ja? Un toreiz vēl nebija interneta. Vai, ja viņš bija, tad mums viņš nebija vismaz. Ja? Un vienīgais veids, kā es varēju sazināties ar mammu, bija pa telefonu, un tas arī bija ļoti reti. Jo mājās arī nevarēja. Viņai, tas bija reizi nedēļā, varbūt es varēju sazināties. Nevarēja tā pacelt klausuli un pazvanīt. Bet, ziniet, mēs sarakstījāmies ar vēstulēm. Atcerieties vēl vēstules kāds? Ja? Bija tāda lieta, papīrs čaukst, konverts jāizlīmē, mārka jāuzliek virsū. Ja? Super, slavu Dievam. Un, ziniet, tas bija laiks, kurā man nācās sazināties ar māmu caur vēstuli. Es, starp citu, krāmējot māju, pirms dažām dienām atradu dažas no vēstulēm, kas ir apmēram 16 gadu vecas vai 17, ko māma man ir sūtījusi. Saglabājušās. Jā, atradu. Bet ko es gribu jums pateikt? Ja es gribu uzturēt attiecības ar savu māmu, tad man ir jāizmanto metode, kur ir pieejama šobrīd. Ņemot vērā faktu, ka viņi ir Vācijā un es esmu Latvijā. Man nākās šodien izmantot telefonu, kompjuteru, internetu vai vēstules rakstīt. Bet kas notiktu? Kā jūs domājat? Kas notiktu, ja es pateiktu, man nepatīk tās modernās tehnoloģijas? Nepatīk man tās tehnoloģijas. Un negribu es sēdēt pie Skype. Un es negribu zvanīt. Tā ir mana mamma, un es viņu gribu redzēt fiziski šeit. Bet viņi ir Vācijā. Kā jūs domājat, kas notiktu? Jā, viņi atbrauc uz Latviju laiku pa laikam, 2-3 reizes gadā. Ja? Teorētiski es varu aizbraukt pie viņas, bet tā ir ļoti ierobežota un limitēta laika pavadīšana kopā. Un skatieties, ko es mēģinu pateikt. Ja mēs šodien ignorēsim to veidu, ko Dievs ir paredzējis priekš mums, lai mēs būtu sadraudzībā savā starpā, lai mums būtu personīgas attiecības ar viņu, ja mēs ignorēsim to veidu, ko Dievs ir priekš šī mirkļa paredzējis mums, lai mēs būtu Jēzu Kristu, mūsu attiecības sāks attālināties. Tāpat kā manas attiecības ar māmu attālināsies, ja es viņai nekad nezvanīšu, ja es nekad ar viņu nerunāšu pa telefonu, mūsu attiecības paliks vēsas un attālināsies. Amen? Tieši tāpat ir ar Dievu. Tieši tāpat ir ar Dievu. Ja mēs vienmēr gaidīsim, kad nāks eņģelis no debesīm, kad aizskari aizdegsies un nesadegs, kā es mēdz teikt, un no viņiem atskanēs balss, šī ir svēta vieta, novelc apaus. Ja mēs vienmēr gaidīsim tādas lietas, mūsu attiecības ar Dievu kļūs aizvien vēsākas un tālākas. Slavu Dievam, es pagaidām vēl varu pārbļaut bērnus, vai ne? Amen. Vecāki, kur ir kārtība? Nav nekādas kārtības.
Viss kārtībā, slavu Dievam, tas joks, viss kārtībā. Skatieties, mīļie bērni. Mēs esam Dieva bērni, tu nekļūdīji. Mēs esam tavi savi, tu mūsu gans. Skatieties, mīļie draugi. Gods un slavu tev, kungs. Mums ir jāizmanto tās metodas, kas mums ir pieejamas. Kas tad tās metodas ir? Jāņa evaņģēlijas, 1. nodaļa. Halleluja! Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsnība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais pasaules gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un skatieties uzmanīgi, 14. pāns. Un vārds tappa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla pilnu žēlistības un patiesības. Jēzus Kristus ir dzīvā Dieva vārds, kuram apkārt tika aplikta miesa, kad viņš nāca šeit uz šīs pasaules. Viņš ir Dieva vārds. Un, ziniet, ir ļoti daudz lietas, ko mēs varētu pateikt par to, kas ir Jēzus Kristus. Mēs varētu paņemt visas 66 Bībeles grāmatas un izejot cauri katrai pateikt, kas ir Jēzus Kristus šajā grāmatā. Mēs varam lasīt 13 vietas, kurās Jēzus saka, es esmu, un viņš sauc, kas es esmu. Es esmu dzīvības maize. Es esmu vīnakoks. Es esmu Mesija, es esmu ceļš, es esmu dzīvība, es esmu patiesība, es esmu durvis, es esmu... Un tik daudzas lietas, kas viņš ir. Ja? Tik daudzas lietas, kas viņš ir. Bet mums ir jāzina, ka es esmu alfa un omega, es esmu sākums un gals. Es esmu tavas ticības iesācējs, pamatlicējs, autors un pabeidzējs. Bet mums ir jāsaprot, ka ir atsevišķas situācijas un atsevišķas Jēzus Kristus, kas viņš ir, atsevišķas lietas, kuras mums šobrīd šeit nav tiešā veidā pieejams. Bet ir kāda lieta, kuru mums ir pieejama vienmēr. Un tā ir, es esmu Dieva vārds. Tā ir tā lieta, kas ir rakstīta Jāņa evaņģēlijā 14. pantā, vārds tappa miesa. Jēzus Kristus ir Dieva vārds. Viņš ir Dieva vārds. Un tāpēc, ja tu gribi, lai tu paliktu Jēzu Kristu, un vispār ir ļoti interesanti, atvērsim vēlreiz 15. nodaļu. Šeit ir ļoti interesanta lieta. Šeit ir pateikts, ja jūs paliekat manī, un ja mani vārdi paliek jūsos. Atkal it kā divas dažādas lietas. Jāņa 15.7. Bet patiesībā šeit tas ir tāds aplis interesants. Un es tūlīt parādīšu vairākas raksturvietas, lai tas sakrīt kopā smuki. Ja jūs paliekat manī, bet tikko kā mēs uzzinājām, ka viņš ir Dieva vārds. Ja jūs paliekat manī, un ja mani vārdi paliek jūsos, patiesībā tas ir viens un tas pats. Patiesībā tas ir viens un tas pats. Paskatieties, atvērsim 1. Jāņa 2. nodaļu. Un paturam atmiņā, kas ir teikts 15. pantu nodaļā. Ja? Mani bērni, 2. nodaļa, 1. pants, 2. pants. Mani bērni, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā. Jēzus Kristus, tas ir taisnīgs. Un es atvainojos no 5. panta tomēr. 2. nodaļa, 5. pants. Bet kas viņa vārdus tur, tanī patiesi Dieva mīlestība ir kļūsi pilnīga. Kas viņa vārdus tur? Šis vārds tur no grieķu valodas nozīmē turēt, cieši saturēt, ievērot. Kurš viņa vārdus ievēro? Kurš viņa vārdus tur? Kurš viņa vārdus dara? Tie ir tulkojumi. Kurš viņa vārdus tur, dara, ievēro? Tanī Dieva mīlestība ir kļūsi pilnīga. Un no tā mēs noprotam, ka esam viņā.
kas paliek manī. Kas paliek manī. Kas paliek manī. Paliek manī tas, kurš tur Dieva vārdus. Un viņā ir Dieva mīlestība kļūst pilnība. Un tas paliek viņā. 6. pāns. Kas saka, ka paliek viņā, tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Ja tu saki, es palieku Jēzu, tev pienākas arī dzīvot tā, kā viņš ir dzīvojis. Ja tu saki, ka tu paliec Jēzu, tev ir jābūt piepildītam ar viņa vārdu. Un tad sanāk tāds aplis, jo šeit ir teikts 15. nodaļā, ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos. Bet šeit mēs redzam, ka tas, kurš tur viņa vārdus, ir tas, kurš paliek viņā. Amen. Gods un slāv tev, Dievs. Saprotiet, kas šeit notiek? Situācija ir sekojoša. Mums ir dota metode, kur ir paredzēta priekš šīs dienas, priekš mirkļa, kur mēs esam šeit, šajā miesā. Un šī metode ir, es pat nedrīkst to izsaukt par metodi, drīzāk jāsaka tā, tas ir Dieva vārds, kas mums ir dots. Tā nav metode. Tas ir dzīves, Dieva vārds ir dzīves. Dzīves un spēcīgs, kas noār visus cietokšus. Amen. Un mums ir dots šis dzīvais Dieva vārds. Un tajā mirklī, kad mēs ņemam šo Dieva vārdu, un kad mēs paliekam Dieva vārdā, kad mēs turam Dieva vārdu, kad mēs piepildām savus acis ar Dieva vārdu, kad mēs piepildām savus ausis ar Dieva vārdu, kad mēs runājam Dieva vārdu, kad mēs piepildām savu prātu un savu sirdi ar Dieva vārdu. Tajā mirklī mēs esam Jēzu Kristu. Un viņa vārdi ir mūsos. Un mēs varam lūgt visu, ko mēs gribam. Amen. Un mēs to saņemam. Un tas, ko mēs saņemam, tie ir augļi, kas pagodina Dievu. Tie nav augļi, ar kuriem mēs lielamies. Tie ir augļi, kuri pagodina Dievu. Ir vēl viena doma, ko es gribu pateikt. Ziniet, zars. Zaram ir vieglāk, ja tas nenes augļus. Augļi ir smagi. Paskatieties uz ābolēm. Tajā mirklī, kad ir daudz ābolu, jo lielāk un skaistāk, starp citu, ir āboli, jo zemāk zars noliecās pie zemes. Jo zemāk zars noliecās pie zemes, reizēm viņš lūst. Zaram pašam par sevi ir vieglāk tajā mirklī, kad viņš nenes augļus. Bet ko saka Jēzus? Paņem savu krustu un seko man. Paņem savu krustu un seko man. Tu dzīvo priekš Dievu. Tu dzīvo priekš Dievu. Tu neesi domāts tikai tāpēc, lai eksistētu. Nu jā, es esmu glābts, slavu Dievam. Amen. Bet tas nav viss, kas priekš tevis ir paredzēts. Bet es gribu pateikt vēl vienu citu lietu. Tad, kad zars ir nesis brīnišķīgi lielu un skaistu augu, pat tad, ja viņam varbūt tas ir grūtāk bijis, pēc tam tiek pagodināts šis koks, tiek slavēts šis koks. Cilvēki priecājās par šiem augļiem un gūst labumu no šiem augļiem. Amen. Un cik liels ir prieks, ka tu esi bijis par svētību priekš kādu citu. Cik liels ir prieks, ka tu esi iedrošinājis kādu. Ka tu esi izvilcis kādu no uguns ārā. Cik liels prieks ir tad, kad tu esi redzējis, kā kāds tiek dziedināts. Halleluja! Caur tavām rokām tiek dziedināts. Cik liels prieks par to. Cik liels prieks ir, kad cilvēki uz tevi skatās un saka, es gribu to, kas tev ir. Es nezinu, kas tas tāds ir, bet es redzu, ka tev ir kaut kas tāds, ko es gribu sev. Un kad tu vari droši pateikt, tas nav mans nopelns, draugs. Mans mīļais, tas nav mans nopelns. Es neesmu labāks par tevi. Es neesmu gudrāks par tevi. Es neesmu izredzētāks par tevi. Es esmu parasts cilvēks, kuru Dievs ir aicinājis tieši tāpat, kā viņš ir aicinājis tevi. Un šodien es to varu pateikt. Ja kaut kas manā dzīvē ir labs, tas ir tikai tāpēc, ka Dievs ir labs. Un tikai tāpēc, ka viņš ir mans tēvs. Un tikai tāpēc, ka viņš man ir aicinājis, bet viņš ir aicinājis tevi tieši tāpat. Viņš ir aicinājis tevi tieši tāpat. Un Dievs neuzlūko cilvēku no vaiga. Citiem vārdiem sakot, viņš neskatās, šitas man patīk labāk, šitas man patīk mazāk. Viņš tā neskatās. Cilvēki tā skatās, Dievs tā neskatās. Un ko viņš dara vienam, viņš darīs jebkuram. Amen. Gods un slāva tev, kungs. Tā ir svētība, kad cilvēks tev skatās un tu vari teikt, tas ir mans Dievs. Un viņš ir arī tavs Dievs. Amen. Amen. Gods un slāva tev. Gods un slāva tev, kungs. Yeah.
Ja tevī nebūs Dieva vārda, tu nekad nevarēsi dzīvot tā, kā viņš dzīvo. Tā ir šī 2. panta daļa. 1. Jāņa vēstule, ja? 1. Jāņa vēstule 2.6. Kas saka, paliekam viņā, tam pienāks arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Ja Dieva vārds nebūs tevī, tu nekad nevarēsi dzīvot tā, kā viņš ir dzīvojis. Ko nozīmē dzīvot tā, kā viņš ir dzīvojis? Mīlestībā, mierā, vienotībā, saticībā. Un pats svarīgākais – pilnīgā atkarībā no Tēva un no Tēva vārda. Pilnīgā atkarībā. Jēzus Kristus dzīvoja pilnīgā atkarībā no Tēva un no Tēva vārda. Bet mēs gribam būt neatkarīgi. Neies cauri. Neies cauri. Ja mēs gribam dzīvot, kā dzīvo viņš, mums ir jābūt piepildītiem ar viņu vārdu. Mums ir jābūt pilnīgi atkarīgiem. Rekur ir rakstīts. Te pati Jāņa 15. nodaļa. Šeit ir teikts, ka bez manis jūs neko nespējat. 4. pants, palieciet manī, un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja jūs nepaliekat mani. Bez manis jūs neniek, un šī doma atkārtojās vairāk kārt šeit. Bez manis jūs neniek nespējat. Mēs esam atkarīgi no Dieva. Atkarīgi no Dieva vārda. Un Dieva vārda daudzums mūsu dzīvē ir tas, kas noteiks arī spēku daudzumu mūsu dzīvē. Es pats savā dzīvē esmu ievērojis šo lietu. Ja es pārtraucu lasīt Dieva vārdu tajā apjomā, kā to vajadzētu darīt priekš manis. Ja es to saprotiet man pareizi, no malas to varbūt pat nevar redzēt. Tāpēc, ka no malas varbūt liekas, jā, es pārzinu vārdu, es varu citēt no galvas Dieva vārdu, bet ja es viņu neesmu lasījis tik daudz, kā man vajadzētu viņu lasīt, un es zinu, ka man vajadzētu viņu lasīt cik daudz, es redzu vienu interesantu lietu. Zināšanas, es nevaru teikt, ka man pazūd zināšanas, bet Dieva spēks manā dzīvē, tas gan pazūd. Dieva spēks sāk pazust. Sāk pazust pārliecība. Pārliecība, tas stāvoklis, kurā tu vienkārši tu esi gatavs, tu vari Jēzus vārdā kalnus pārcelt. Šī pārliecība sāk zust. Kāpēc? Vai tad zināšanas ir zudušas? Nē, bet ir pazudis kaut kas ļoti svarīgs. Ir pazudis tas veids, ko Dievs ir paredzējis, lai tev būtu sadraudzība ar viņu. Šeit, kamēr tu esi miesā. Ir pazudis šis galvenais veids. Kāds varbūt teiks, kā tad ar lūkšanu? Kā tad ar lūkšanu? Bet, ziniet, lūkšana patiesībā, lūkšana ir saruna ar Dievu, kura balstās uz Dieva vārdu. Tā ir saruna ar Dievu, kura balstās uz Dieva vārdu. Kura balstās uz Dieva vārdu principiem. Un tāpēc arī šeit mēs nevaram izpalikt bez Dieva vārdu. Un es pat gribētu to satīt un sapīt kopā. Lūkšana un Dieva vārdu lasīšana ir tās divas lietas, kas mums ir nepieciešamas ikdienā. Ikdienā nepieciešams. Jo ja mums to nav, ja mums nav šo lietu, ja mums nav lūkšanas, un ja mēs nelasām Dieva vārdu, mūsu dzīvē nevar būt spēka. Nevar būt spēka. Tu esi uz diētas ilgstošas. Kad cilvēks ir uz ilgstošas diētas, viņam pazūd spēks. Jēzus Kristus pat rakstīja, tad, kad tu gavē, viņš teica, tad ko izdari? Viņš saka, mazgā savu vaigu un svaigi savu galvu ar eļļu, lai tu neizskatītos pēc tāda, kas gavē. Citiem vārdiem sakot, cilvēks, kurš izskatās pēc tāda, kas gavē. Jo tad, kad tu gavē, tev sāk zust spēks, tev sāk zust enerģija, un cilvēki var pamanīt, ka tu esi tāds, kas gavē. Bet iedomājies, ja tu gavē un atsakies no parasta ēdiena, un tas ir redzams, tad cik lielākā pakāpē, kad tu atsakies no patiesā dzīvības ēdiena, cik lielā pakāpē tas atņems tev spēku. Un problēma ir tāda, ka cilvēki, par cik dzīvo miesā, tad viņiem šķiet, ka miesā man it kā viss ir. Ja? Bet garīgais spēks, viņš netiek tik spēcīgi izjusts, ka viņa nav. Viņa trūkums netiek tik spēcīgi izjusts. Un tāpēc liekas, nav, tad nav, neko nepadarīs. Bet es tev gribu pateikt, ka bez Dieva vārda tavā dzīvē tu nevarēsi būt Jēzu Kristu, tu nevarēsi dzīvot tā, kā viņš dzīvo. Un tu nevarēsi nest augļus. Tu nevarēsi nest augļus. Bet Dievs grib, lai tu nes augļus. Šie augļi ne tikai pagodinās viņu, viņi sagādās tev vislielāko prieku, kāds eksistē tavā dzīvē. Ja tu domā, ka tu zini, kas ir prieks, bez Dieva augļiem, kas ir tavā dzīvē, tu nezini, kas ir prieks. Es to varu pilnīgi droši pateikt. Pirms es pazinu Jēzu Kristu,
Es domāju, ka es esmu viens no laimīgākajiem cilvēkiem šajā pasaulē. Cilvēki man mēdz teikt, tu esi tik laimīgs, tu esi tik priecīgs vienmēr. Bez Jēzus Kristus man nav tas dzīves stāsts, ka es biju, es nezinu, tur pažobelē, man nav tas dzīves, tas nav mans dzīves stāsts. Es nenonicinu nekādā gadījumā citus, kam ir tas viņa dzīves stāsts. Vienkārši ir dažādi ceļi, bet tas nebija mans stāsts. Es biju laimīgs, es biju priecīgs. Bet zini, tad, kad es iepazinu Jēzus Kristu, tikai tad es uzzināju, cik nelaimīgs es biju. Un tikai tad es uzzināju, kas ir patiesas prieks, kas ir patiesa mīlestība, kas ir patiesa laime. Halleluja, gods un slāva par Dievs. Un es saku, tas ir katram paredzēts. Katram paredzēts. Gods un slāva par Dievs. Slāva par Dievs. Skatieties, Jāņa 6:27. Jāņa 6:27. Pirmā vēsture. Nē, Jāņa evaņģēlijas 6:27. Uzņemiet sevi nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos cilvēka dēls, jo Dievs tēvs viņu ir apzīmogojis. Uzņemiet sevi nevis iznīkstošo barību, bet gan barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, ko jums dos cilvēka dēls. Paskatieties tālāk, 6:35. Bet Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize. Un kas paliek pie manis, un kas pie manis nāk, tam es atvainojos. Jēzus viņiem saka, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks. Tam nesalks, un tas man tic, un tam neslāps ne mūžam. Nebūs izsalcis, un nebūs izslāps ne mūžam, kas nāks pie manis. Kāpēc? Jo es esmu dzīvības maize. Amen. Viņš saka divas lietas. Es esmu dzīvības maize, un viņš saka, uzņemiet patieso barību. Nevis to barību, ko tu apēdi, un viņa pazūd, bet to, kas nes dzīvību. To, kur ja tu ēdīsi, nekad nebūs izsalcis, un nekad nebūs izslāps. Par ko viņš šeit runā? Par kādu barību viņš šeit runā? Par garīgo, bet kas ir šī garīgā barība? Mateja 4:4 un Lūkas 4:4 ir viena no retajām vietām Bībelē, kur ir viens un tas pats faktiski pateicis. Bet interesanti tas, ka Mateja 4:4 un Lūkas 4:4. Lūkas 4:4 nedaudz izpaliek otrā daļa pantam, tāpēc mēs Mateja 4:4 paskatīsimies. Skatieties, šeit vēlns kārdināja Jēzu, un viņš atbild vēlnam un saka, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Amen. Cilvēks nedzīvo no maizes vien. Ja mēs šeit apstātos, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Es saprotu, šodien ļoti daudz cilvēku varētu teikt, skaidrs, ka nedzīvo no maizes vien. Vēl vajadzīgs sviestceli, vajadzīgs tomātiņi, vēl vajadzīgs. Tas nav tas, par ko viņš šeit runā. Šeit ir teikts, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iznāk no Dieva mutes. Mēs atkal esam atgriezušies pie Dieva vārda. Mēs dzīvojam no Dieva vārda. Tā ir barība, kas nes mūžīgo dzīvību, un tā ir tā maize, par ko viņš runā. Es esmu dzīvības maize. Tas ir tieši tas, par ko viņš šeit runā. Un vēlns darīs pilnīgi visu. Vēlns darīs visu, kas ir viņa spēkos, lai tikai tu neuzņemtu šo dzīvības vārdu, lai tu neuzņemtu šo patieso ēdienu, lai tu viņu nelasītu, lai tu viņu nedzirdētu. Un saprot man pareizi. Vēlns, viņš pat var tiešām samierināties ar to, ka tu nāc uz draudzi. Jo kas tas ir vienu reizi nedēļā atnākt uz draudzi? Nu, padomājiet paši. Nu, kas tas ir? Tu vienreiz nedēļā atnāc uz draudzi. Un pat, ja tu atnāc, un pat, ja tiešām Dievs vada dievkalpojumu, tu saņem ļoti spēcīgu un koncentrētu Dievu vārdu. Bet tu pēc tam 6 dienas esi tukšā. Tu 6 dienas pēc tam neesi. Tev nav spēka. Un tu vari izvilkt. Tu vari izvilkt kādu laiku no dievkalpojuma līdz dievkalpojumam. Bet zini, kas notiek? Tālāk, kad parādās pārbaudījumi tavā dzīvē. Un ja pārbaudījums, ja teiksim, tu esi, piemēram, sestdienā vai svētdienā, tu esi dievkalpojumā, un ja pārbaudījums nāk nākamajā dienā, varbūt tu vēl tiec ar viņu galā. Bet ja viņš parādās 4., 5. dienā, tad ir problēmas. Un kas notiek? Un parādās pārbaudījums, un tev nav spēka, un tu sāc atkrist. Un tu sāc slīdēt atpakaļ.
Un beigās tu sāc iet prom no draudzes. Izrādās nav īstā draudze priekš tevis. Tad tu aizej uz citu draudzi. Citā draudzē atkal kaut kas nav kārtībā. Tāpēc, bet kur ir problēma? Ne jau draudzē ir problēma. Problēma ir iekš tā, ka tu esi izsalcis. Un tad, kad tu esi izsalcis, tu esi kašķīgs un neapmierināts. Un, kad tu esi kašķīgs un neapmierināts, tad arī cilvēki negrib ar tev nekādu daļu. Saprotat, par ko es runāju? Cilvēkiem negribās būt kopā ar kašķīgiem, neapmierinātiem cilvēkiem. Tas tā ir. Tas tā ir. Es atvainojos. Es negribu nevienu aizvainot. Saprotiet man pareizi. Es šobrīd zināmā mērā caur joku to stāstu. Bet es gribu pateikt to, ka es uzdošu šādu jautājumu. Kādus tu vēlies sev draugus? Tādus, kuri tevi var pacelt? Tādus, kuri tevi var iedrošināt? Tādus, kuri tevi var atbalstīt? Vai tu vēlies draugus, kuri vienmēr, kad tu ar viņiem satiecies, tev galvu pēc tam sāk? Bet zini ko? Man ir laba ziņa priekš tevis. Bībele saka, ko tu sēsi, to tu pļausi. Un tas ir pats labākais princips, kāds var būt. Tad, kad es biju mazs, tad mūs biedēja. Man likās, ka tas ir tāds briesmīgs princips. Tāpēc, ka katru reizi, kad tu kā bērns kaut ko ne to izdarīji, tad man teica, ko, man neteica, bet man tā doma tāda bija, ja, ka, ko skaties uzmanīgi, ko tu sēsi, to tu pļausi. Bet tas ir labs princips, tāpēc, ka es atbildu par to, ko es sēju. Un ja es gribu mīlestību savā dzīvē, man ir jāsēj mīlestību. Ja es gribu labu attieksmi pret mani no citiem, man ir jāsēj labu attieksmi citu dzīvē. Ja es gribu būt, lai citi ir priekpilni man apkārt, man ir jābūt priekpilnam viņiem apkārt. Ja es gribu, lai kāds mani ceļ, man ir jāpaceļ kāds. Amen? Amen. Slavu tev, Dievs. Amen. Gods un slavu tev, Dievs. Tāpēc nevajag būt izsalkušam. Nav labi būt izsalkušam. Amen? Sāksim ēst. Nē, nevajag celties vēl pie galda. Es saku, sāksim garīgi ēst. Labu ēst gribu visiem. Amen. Gods un slavu tev, kungs. Mums vajag ēst. Jo bez Dieva vārda arī nav dzīvības. Ja nav Dieva vārda, nav dzīvības. Un zini, kas notiek, kad nav dzīvības? Jāņa 15. nodaļā mēs lasījām, ja? Līdzību par šo te vīna koku un zaļumu. Iztēlojieties, kāds, kas ir, visi ir noteikti, es domāju, ka visi ir redzējuši, kā izskatās bērs vai kļava tajā mirklī, kad nāk sula, kad ir sulas laiks. It sevišķi bērziem. Jūs esat redzējuši, ka bērzam no zariņiem, no zara galiem pil lāsītas bērzu sula. Esat redzējuši? Ne? Nesat redzējuši, tiešām? Paskatieties nākošgad, kad būs bērzu sula laiks. Paskatieties, kad sulas nāk, tad reizēm ir tā, ka tā sula ir tik daudz, ka zaram burtiski pa galiņiem vienkārši pil lāsītas veidojās. Un ja tu nolauzi zaru, tad tur sāk tecēt, arvien vairāk sāk tecēt šīs pilītes. Ja? Bet ko es gribu pateikt? Šī sula, viņa no kaut kurienes nāk. Tas nav tā, ka viņa ir vienkārši zara. Nē, viņa nāk no kaut kurienes. Viņa nāk no zemes, caur saknēm, cauri stumbrām, un viņa nonāk zaros līdz pat zaru galiņiem, un tā ir tā pārpilnība, kas plūst pāri. Amen. Bet kas notiek tajā mirklī, kad šis zars, kad šim zaram, es pat neteikšu, ka viņš tiek nolausts, es pateikšu tā, ka šī sula vairs nenokļūst līdz zaram. Šī dzīvības sula, kad nenokļūst līdz zaram. Viņš ar laiku sāk sakalst. Reizēm ir koki, ja pastamies, ir koki, kuriem ir viens zars nokautis. Viņš it kā ir pie koka klāt, bet viņš ir nokautis. Kāpēc? Jo šī dzīvības sula, kaut kāda iemesla pēc, es nezinu kāpēc, neesmu dārznieks, bet kaut kāda iemesla pēc šī dzīvības sula vairs nepienāk pie šī zāra. Un viņš sāk sažūt, sakalst, un viņš mirst. Viņš mirst. Saprotiet man pareizi, ja mēs kā kristieši, mēs turamies pie Jēzus Kristus. Amen, mēs turamies pie Jēzus Kristus. Bet ja šī dzīvības sula, kas ir Dieva vārds, ja viņa nepārtraukti neplūst mūsos, ja viņai visu laiku ir jāplūst, un ja viņa nav visu laiku mūsos, tad pienāk mirklis, kurā mēs sākam arvien vairāk un vairāk sažūt. Un zināt, mīļie draugi, es esmu dzirdējis, kā gadījumējot, it sevišķi kristieši, kas ir ilgākus gadus ticīgi, ilgākus gadus kristieši, viņi sāk runāt par tūkstneša periodu. Esat dzirdējuši tādu? Tūkstneša periods. Zini, kas ir tūkstnesis? Sausuma vieta.
Padomājiet par to bišķiņu. Tūkstnesis ir vieta, kurā ir sausums. Bet Jēzus teica, kas dzers šo ūdeni, viņam neslāps nekad. Es to gribu pārfrāzēt. Kas dzers šo ūdeni, nepiedzīvos sausumu nekad. Halleluja. Psalmos stāv raksta. Slavu par Dievs. Skatieties. Psalmos ir teikts. Pirmais psalms. Tāds ir līdzīgs kokam. Es nolasīšu visu šo psalmu. Gods un slavu par Dievs. Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdīvīgo padomām, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Citiem vārdiem sakot par Dievu vārdu. Priekš mums tas ir Dieva vārds, kurš dienām un naktīm domā par Dievu vārdu. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, un kam lapas nevīst. Viss, ko viņš dara, viņam labi izdodās. Viss, ko viņš dara, viņam labi izdodās. Gods un slava tev, kungs. Tas ir koks, kas ir stādīts pie upes. Citiem vārdiem sakot, viņš saņem to, ko citi nesaņem. Citi paļaujās uz lietu, kad viņš nāks, bet viņš ir stādīts pie upes. Un viņš nebaidās, citiem vārdiem sakot, viņš nebaidās no karstumu, viņš nebaidās no sausuma. Paskatieties, kur Jeremijas grāmatā 17. nodaļā, vēl, manuprāt, skaistāk ir pateikts. 7. pants. Labi, lasīsim no 5. Tā saka tas kungs, nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem, un tur miesu par savu atbalstu nākotni, un kura sirds atkāpjas no tā kunga. Tas ir kā kails koks tūkstnešainā klajumā. Tam jādzīvo izskaltušās tūkstnešainās vietās, neviesmīlīgā klājumā, sāļainā zemē. 7. pāns. Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Slāv tev, Dievs! Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens, un kas rieš savas saknes, jo tuvu upē. Tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas. Skatieties uzmanīgi. Arī sausā gadā, slāv tev, Dievs! Gods un slāv tev, Dievs! Tūp pie upes, tas nebīstas karstuma, lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus. Nemitīgi nes savus augļus. Tas ir tad, kad tu esi saistīts ar Jēzu Kristu, kad dzīvā Dieva vārds ir tevī bagātīgi, kad tevī ir šis vārda spēks, šis vārda ūdens, šī dzīvības maize, kad tas ir tevī, tad tu nekad nesakaltīsi, tu nekad nesāks izžūt, un tu kā zars netiksi atrauc no viņa. Amen. Tu kā zars netiksi atrauc no viņa. Gods un slāva tev, kungs. Bez vārda tava dzīve. Ja tavā dzīvē nav vārda, nav spēka, nav augļa, bet ja vārds ir tavā dzīvē, tad parādās gan spēks, gan augļi. Un mans mīļais draugs, ja tu domā, ka tu vienkārši vari pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju, un ka tu vari dzīvot un tu nonāksi debesīs. Zini, jā, es piekrītu. Ja tu esi tiešām noticējis Jēzu Kristu un pieņēmis viņu savā sirdī, tu nonāksi debesīs. Bet tu neesi aicināts tikai tāpēc, lai nonāktu debesīs. Tu neesi aicināts tikai tāpēc, lai tu nonāktu vienkārši debesīs. Tu esi aicināts, lai tu nestu augļus un pagodinātu Dievu. Tu esi aicināts, lai cilvēki glābtos caur tevi. Tu esi aicināts tāpēc, lai cilvēki dziedinātos caur tevi. Tu esi aicināts tāpēc, lai pagodinātu Dievu ar visu, ko tu dari, ar katru savu vārdu, domu, ar katru savu soli. Amen. Un tu to nevari bez dzīvā Dieva vārda. Amen. Bet šis vārds mums ir padarīts pieejams. Un tagad ir tas, kas ir rakstīts Mūzes 5. grāmatā, 30. nodaļā, 19. pantā. Stāv rakstīts, es šodien piesaucu debesis un zemi kā liecinieks pret jums šajā dienā. Ka es nolieku jūs priekšā izvēli, dzīvību un nāvi, svētību un lāsts. Un Dievs saka priekšā, tad nu izvēlieties dzīvību, kad dzīvot gan jūs, gan jūs pēcnācēji. Es varu pateikt tālāk, izvēlieties svētību. Izvēlieties Dieva vārdu. Tā ir izvēle. Jēzus saka, dzīvēs ūdens, šis nav dzīvēs ūdens, tas parasts ūdens. Bet Jēzus saka, viņš ir pieejams. Viņš ir pieejams, bet tev viņš ir jāpaņem. Tev ir jāizvēlās to paņemt. Amen. Vai tu izvēlēsies?
Vai tu izvēlēsies dzīvo ūdeni? Vai tu izvēlēsies Dieva vārdu? Vai tu izvēlēsies nolikt Dieva vārdu par pašu svarīgāko savā dzīvē? Par pirmo lietu, pie kuras tu tveries? Vai tu to izvēlēsies? No tā būs atkarīga tava dzīve. No tā būs atkarīga auga tavā dzīvē. No tā būs atkarīgs tavs prieks, tavs miers, tava iepriec, tava svētība un tavas attiecības ar Dievu. Amen. Gods un slāva tev, kungs. Amen. Paskatieties, 1. Pētera. 1. Pētera vēstule. Gods un slāva tev, kungs. 1. Pētera 1, 23, 24. Jūs, kas esat atdzimuši, ne no iznīcīgās sēklas, bet no neiznīcīgās sēklas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jo visa miesa ir kā zāle, un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Amen. Dieva vārds paliek mūžīgi. Un tas, kas šeit ir pateikts, ka jūs esat atzimuši vai piedzimuši no jauna, nevis no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas sēklas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Tas nozīmē to, ka Dieva vārds ir sēkla, kas tiek sēta. Dieva vārds tā ir sēkla, kas tiek sēta tavā dzīvē. Katru reizi, kad tu lasi šo vārdu, katru reizi, kad tu dzirdi šo vārdu, tā ir sēkla, kas tiek sēta tavā sirdī. Un sēklai ir ļoti interesants princips. Sēkla, it sevišķi, ja tā ir neiznīcīgā sēkla, viņa nekad nepaliks savā sēklas formā. Viņa nekad nepaliks kā maza sēkliņa, ko tu esi iesējis savā sirdī. Sēkla vienmēr augs. Sēkla vienmēr augs. Un sēklas, starp citu, sējējs nezina, kā šīs sēklas aug. Viņa darbs ir iesēt sēklu. Tālāk Bībele saka, viņš iet, viņš guļ un viņš ceļās un sēkla uzaug pati. Zeme pati izdod augļus. Vispirms stiebra, tad vārks, tad nobriedušas draudus. Mūsu uzdevums ir iesēt sēklu. Mūsu uzdevums ir izvēlēties Dieva vārdu. Un kad mēs esam izvēlējušies Dieva vārdu un iesējuši šo sēklu savā sirdī, sēkla augs. Un kad augs sēkla, tad tava dzīve mainīsies. Mīļais, tu nemaini savu dzīvi. Dieva vārds maina tavu dzīvi. Bet tev ir jāizvēlās šis vārds. Tev viņš ir jāiesēj savā sirdī. Amen. Amen. Gods un slāva tev, kungs. Salmana pamācības, 4. nodaļa. Salmana pamācības, 4. nodaļa. 20. pants. Mans dēls ievēro manus vārdus, un lai tava ausis nosliecis manai runai pretī. Lai tie mani vārdi neizslīd no tavas apziņas un neizslīd no tava redzesloka. Saglabā tos savā sirdī. 22. pants ir atslēgas pants. Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Dieva vārds ir dzīvība, bet jūs ievērojāt tiem, kas tos atrod. Un zāles visai miesai, kas dziedina. Arī tiem, kas to atrod. Ko nozīmē atrast Dieva vārdu? Ļoti reti, kad cilvēks kaut ko atrod nejauši. Gadās, bet parasti tā ir apzināta darbība. Es meklēju. Bībele nesaka, kas nejauši uzkulsies, kaut kam tas atradīs. Bībele saka, kas meklēs, tas atradīs. Amen? Kas meklēs, tas atradīs. Un Dievs saka skaidri un gaiši. Šis vārds ir dzīvība tiem, kas to atrod. Un zāles visai miesai, kas dziedina. Mīļais draugs, ja tev vajag dziedināšanu, dziedināšana ir Dieva vārdā. Tev tā ir jāatrod. Ja tev vajag glābšanu, ja tev vajag Jēzu tavā dzīvē, tad šis ir vārds, kas dod glābšanu. Slāv tev Dievs. Romiešiem 10.9 tā rakstīts, kas sirdī ticēs, ka Jēzus Kristus ir uzmodies no mirušajiem, nomiris par taviem grēkiem, uzcēlies augšā no mirušajiem, un kas ar muti viņu apliecinās par savu kungu, viņš tiks glābts. Viņš tiks glābts, tas ir apsolījums. Un nav neviena, kas vērstos pie Dieva, kuru Dievs atstāja. Nav neviena tāda cilvēka. Neviens nekritīs kaunā, kas paļausies uz viņu. Amen. Bet tas ir mūsu lēmums. Mēs meklējam, mēs nākam. Un es gribu pateikt, neviens cilvēks, kas ir šeit, neviens cilvēks, ar kuru jūs sastapsieties un runāsiet, neviens cilvēks nebūs nejauši ieklītis vietā, kur dzird Dieva vārdu.
Ja tu varbūt domā, vai es esmu šeit vienkārši tāpat atnācis? Nē, tu šeit neesi nejauši. Ja tev kāds cilvēks uz ielas uzrunā, tas nav nejauši. Dieva vārds tiek sēts tavā sirdī. Tev viņš ir jāpieņem. Viņš augs, viņš nesīs rāžus. Uzticies Dieva vārdam. Amen. Gods un slāva mums. Es gribu noslēgt laikam ar pēdējo raksturiet no Jāņa 15. nodaļas. 3. pants. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Zini, reizēm man cilvēki saka, es neesmu pietiekami tīrs, lai nāktu pie Dieva. Es neesmu pietiekami šķīsts, lai nāktu pie Dieva. Es nevaru vēsties pie Dieva brīvi, jo manā dzīvē ir grēks un tas un šitas. Jā, ar grēku ir jātiek galā. Viennozīmīgi. Bet ir labā ziņa, Jēzus to izdarīs tavā vietā. Tagad tev ir jāuzticās viņam. Bet Jēzus saka, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums runāju. Tu jau esi tīrs to vārdu dēļ, ko es tev runāju. Amen. Gods un slava mums. Piecelsimies kājās. Gods un slava. Ir pienācis laiks atdzīvoties un nest augļus. Ir pienācis laiks atdzīvoties un nest augļus. Ir pienācis laiks atgriezties pie dzīvā Dieva vārda. Ja tu esi savā dzīvē skatījies un tu esi redzējis, ka tu esi aizplūdis prom no Dieva vārda, ja Dieva vārds ir kaut kas tāds, kas ir palicis tavā atmiņā kā laba, brīnišķīga lieta, kā lieta, kas tev sagādā prieku, bet ja tu viņu nelasi ikdienā, ja tu nepievērsi viņam to uzmanību, kāda viņam pienākās, tad es saku, ir pienācis laiks atgriezties. Ir pienācis laiks atgriezties un ļaut dzīvībai, kas nāk no Dieva, plūst caur tevi. Ir pienācis laiks nākt dzīvībai, kas nes augļus tavā dzīvē. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Tēvs, mēs nākam tavā priekšā un mēs slavējam tavu vārdu, kungs. Mēs tev pateicamies par to, ka tu esi devis mums pieeju pie tavu vārdu. Ka tu esi mums devis pieeju pie tavu varenā vārda, kungs. Un mēs slavējam tevi. Un mēs lūdzam Jēzus vārdā, kungs, dod mūsu sirdīs patiesu vēlmi un izsalkumu pēc tava vārda, kungs. Ka mēs dienu no dienas piepildītos ar tavu vārdu. Kungs, ka mēs nevarētu iesākt dienu bez tavu vārdu. Ka mēs nevarētu dzīvot bez tavu vārdu. Ka mēs nevarētu iet gulēt bez tavu vārdu, kungs. Apdomājot, dzirdot, lasot, pārrunājot tavu vārdu, kungs. Es lūdzu Jēzus varenajā vārdā, lai tu dod katram no mums slāpes pēc tavu vārdu. Patiesas slāpes, kungs, Jēzus varenajā vārdā. Viss gods un viss slava ir tev. Mēs slavējam tevi, tu esi ķēniņš, tu esi visu lietu iesākums, tu esi visu lietu turpinājums, un tu esi arī tas, kas pabeidz visas lietas. Tāpēc mēs uzticam pilnībā savus dzīves tev. Un, kungs, mēs sakam šos vārdus. Mēs gribam gribēt. Kungs, mēs gribam gribēt dzīvot tā, kā tu vēlies. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Un viss gods ir tikai un vienīgi tev un nevienam cilvēkam un nekad nevienam cilvēkam. Tikai tev, kungs. Jēzus varenajā vārdā. Amen.